Ot vēl viena vietiņa. Katru reizi šeit ir lielas caurumas. Nezinu, 34 gadi tāda lieta šeit notika. Un tur arī, kāpēc neviens netaisa, ja ceļš ir tāda stāvoklī, tāda slikta stāvoklī, tāda vāja stāvoklī, caurumi visur. Nu, tas ir normāli vispār. Un šodien nav viss slikti, ka ceļa laikam ir vispār, ka nevar iet ar kājām šeit, tikai ar traktoriem var pārbraukt. Un kā izdzīvot šeit tādos apstākļos. Pēc tam nevajag brīnīties, ka nav cilvēkus un neviens negrib šeit dzīvot. Daba ir ļoti forša, man ļoti patīk, bet kur ir ceļi? Vismaz jābūt ceļam līdz mājai vispār. A kad nav komunikācijas, nu kā izdzīvot?